O, čau! Nu, šodien rīt iesākās agri. Iecots izgājām no Bīriņu mājas. Nogājuši kaut kāds 18 kilometrus pie graudu kaltēm. No pļavā apstājāmies atpūstē. No 7 no rīta. Ap 7. Un tāds ops, domāju, ka brauc riču. Beigās skatās viņam ričuks, tā kā skūters. Viena kāja, tā kā speciāli tāds paliknīts, kur uzlikt virsū, un ar otru viņš tā kā vienkārši ripina to riteni uz priekšu. Respektīvi pedāļi noņemti, asis izņemta, un viņš vienkārši kāja ripina. Šis apstājās no rīta apvaicāties, kā, ko, kurieni. Šis saka, braucot pie čoma esam 7 no rīta. Un jau ir draudz nav tas, kurš piedzer, draudz, kas brauc. Brauc izglābt. Šie pat 8 jau vēl nav boda vaļā, man jau līdzi. Laikam jau mazliet līdzi, tas aizbrauc pie čoma, tāds tik prieks. Īstais dzīves noskaņojums par to, kā būt noskaņotam no rīta. Īstenībā labība lauks. Grūti redzēt, vai redzams vai nē, bet fantastiski kā šūpojās, kā vējš šūpo šos tur labības laukus. Jā. Nu tā kaut kā. Tagad dodamies Ādažu poligonu virzienā. Kā sanāks, tā sanāks. Un būtībā iesim tur tā, kas iespējams, ka tas ceļš ir vaļā, iespējams, nē. Mēs nu mēģināsim iet gar poligona malu uz Ādažiem. Tas tā kā taisnākais ceļš. Abi ar Amēliju. Kā būs, tā būs, ja būs vaļā ceļš, tad tiksim, ja nē, tad būs jāiet apakaļ, jāiet apkārt. Bet, nu, cerēsim, ka ceļš ir vaļā un, visi spēki mums palīdzēs tikt cauri uz Ādažiem ātrāk. Labi, paldies, pagaidām uz sakariem, čau!